Redzams galds, pie kura mācīsies skolnieks. Uz galda virsmas tiek noviedots alfabēts paliknis. Tas tiek piebīdīts pie galda malas, pie kuras sēdēs un apmācīsies skolnieks. Fotoattēlā ir redzama distancīte starp rakstāmo materiālu un skolnieka galvu. Tāpat redzams, kā ar brīvo roku turēt papīra lapu rakstīšanas laikā. Alfabēta paliknim pa vidu ir rāmītis, kurš paredzēts, lai novietot papīra lapu vajadzīgā leņķī rakstīšanai. Tāpat redzams, kā turēt pilspalvu rokā rakstīšanas laikā. Te ir rakstītie burtiņi ar krāsainām svītriņām. Bet te ir melnbaltie drukātie burti ar krāsainām virziena bultiņām. Te atrodas alfabēta palikņa vidus daļa, kurai būtu jāsakrīt ar apmācāmā skolnieka ķermeņa vidus daļu. Redzamos stūrīšus var pielīmēt pie galda ar apus līmējušo slīmlentu. Tā var ātri pielikt un noņemt alfabēta palikni no galda virsmas. Turpinājumā izskatīsim alfabētu un tā krāsainos burtus ļoti detalizēti.